visvairāk patīk studenta dzīvē? Man patīk tā dažādība un tā iespēja pilnveidoties un augt, jo, protams, ka tu esi skolēns, ka tu dzīvo ar vecākiem, tu esi savās tā kā vairāk mājās, kas ir to dzimtā pilsēta, jo es pati neesmu no Rīgas. Un tad ir ļoti liels, tu redzi tādu lielu tā kā tu audz, kā tu tiešām vari pilnveidot sevi, gan studijieturos, gan arī kā tu dari finansiāli lietas, tā kā saproti kādu dali, gan kā tev jāmācās, tu vairāk saproti, ka tu jau paliec patstāvīgāks, ka tu palielam atbildi par to, ko tu darīsi vakariņās, ko tu darīsi pa dienu, ka neviens tev tur nepalīdzēs ikdienā tik daudz. Cik tas bija, kad tu dzīvoji mājās, un tad tas ir tāds izaicinājums, protams, ka ir grūti dažreiz, ir pirmajā kursā īpaši, kad es dzīvoju klajās pirms tam, un tad kopmītnēs, un tad bija grūti tādā ziņā, ka tur bija daudz cilvēku, tu nezini, kas notiek, tu vari baili no visa bišķīt, bet tad jau laikam saproti, ka, pieaugušo dzīve ir tāda bišķīt bailīga, bet tāpat sanāk kaut kādā veidā visu sadarīt. Jā, un arī līdzīga situācija, tas pats apmēram arī no citas pilsētas nāk, un tad tas savā veidā ir kā izaicinājums, jā, bet ļoti labi iespēja sevi pārbaudīt un izaicināt kā personību. Jā. Kustēties tālāk, nebaidīties no pārbaudījumiem un galvenais eksperimentēt pēc iespējas vairāk visu darīt un pamēģināt, tā kā, jā, tas ir super. Kamēr ir students, kamēr ir jauns, man liekas, ka tas ir tas laiks, kad tu vari to darīt. Jā, jāriskē un jāmēģina viss kaut kas iespējamais. Jā. Gan jau tas, ka nav jāstrādā, tā kā pilna laika var bišķiņ atpūsties, darīt citas lietas, un mamma sūta naudu. Brīnišķīgi, es atceros tos vārdus. Tas ir ļoti jauki. Kas man visvairāk patīk studentu dzīvē? Tas, kad ir ideālā gadījumā tikai studijas, nav darbs. Ja tā ir, tas ir par ideāli, protams. Tu atnāc nomācies un tad dodies uz mājām. Labi, protams, tur ir mājas darbi un tam līdzīgi un praktiskie darbi, bet jauni cilvēki iepazīti, jaunas zināšanas, kas tiek iegūtas. Vēl man liekas, ka studentu dzīvē ir iespējams kaut ko jaunu pamēģināt, jo ir arī dažādas studentu aktivitātes, pašpārvaldes parlamenti, kur var padarboties un iegūt vēl papildus kaut kādas prasmes, kas var noderēt pēc tam arī nozarē pastrādājot. Man liekas, tāda studenta dzīve ir tāda mierīga, nosacīt mierīga. Kā mierīga? Kāda kuram studentam? Kā? Nē, ja tu atstāji visus pēdējo brīdi un pa naktīm, protams, ka tev nebūs mierīga dzīve. Tad var uzzināt, cik tu efektīvi vari paveikt lietas tomēr pēdējā stundā. Būt par studentu, bet īstenībā daudzveidība, ka tu nāc uz lekcijām, tu nezini, kas tevi sagaida, ka būs kaut kādi daudz, varbūt praktiskie darbi, laboratorijas darbi vai kaut kāda ļoti kaut kāds interesants tēmats. Un vispār kopumā tā iespēja uzzināt kaut ko jaunu. Es nezinu neko citu kā tikai studentu dzīvi. Līdz šim esmu bijis tikai students. Jā. Man viss patīk. Man patīk, ka cilvēki apkārt ir motivēti vai nemotivēti kopā ar tevi.